Sveicināta mīļā interneta draudze! Šodien būs ļoti cieta barība. Es ceru, ka jūs varēsiet viņu kā parasti sagremot. Šodien nebūs nekāda piena, bet būs ļoti cieta barība. Un tēma būs tāda, tā kā jau drīz sākās ilgi gaidītais motosezonas laiks, runies pa motociklu atkal, slavu Dievam. Bija tāds brīnišķīgs moments, ka nebija dzirdējis Dieva balsi, bija bišķiņ pašā uz greizi, nopircis motociklu nevajadzīgu. Rezultātā jūlija vidū viņš salūza tā, ka notika kaut kas motorā nesaprotams. Naudas jau man arī nebija kā parasti, visu bija jādara ticībā. Ticībā motocikls tika nogādāts servisā. Meistars sāka ķīlēt, raut vaļā motoru, konstatēja, ka problēmas ir ļoti lielas, ka vajadzīga ir kloķene. Kloķeni maksā 1200 lati un viss tādā stilā, bet sanāca brīnišķīgā veidā dabūt lētāku kloķeni. Bija vajadzīgas šāles, bija bloks motoru vajadzīgs un vēl vesela kaudze, īsāk sakot. Tautieši, nekrietni tautieši bija vienkārši salikuši nevajadzīgas detaļas motorā un iesmērējuši man to motociklu. Nu, un īsāk sakot, situācija bija nonākusi līdz tādam posmam, kad tautieši no servisa man pazvan un pasaka, ka motociklis ir gatavs un ir vajadzīgi 340 lati. Kā jūs saprotiet, 40 lati man bija, bet 300 latu man nebija. Un tagad situācija, kur lai dabūnu šos trūkstošos 300 latus. Dzīvoju es kā parasti, brīnišķīgā oligarhu prestižā rajonā Baltazars, kur pilnīgi nav nekāda problēma, viss ir kārtībā. Un tagad situācija ir tāda. Moci vajadzēja izpirkt vakar, bet šodien joprojām man vēl nav naudas. Un es sapratu, ka jāgaida rītdiena un ir jāmeklē Dievs. Un kā jūs saprotiet, no rītdiena pienāk 9:30 no rīta. Nu, es, protams, bišķiņ paēdu, saģērbjos, un es jūtu, ka Dieva gars mani mudina iet ārā uz šo parku. Tas ir brīnišķīgs parks, brīnišķīgs privātās mājas, tur blakus stāv ar video novērošanas kamerām, brīnišķīga vasaras diena, saulīte spīd, un es tagad iznāku ārā un domāju, tagad lūgšu Dievu, ka vajadzīgs ir steidzīgā veidā SOS variantā naudu, 300 lati. Protams, Dievs jau to zina, bet nu vajag atgādināt, man tā likās. Un kad es iznāku šajā rajonā ārā, iedomājieties, svētais gars man saka, tagad pilnā rīklē, bļauj, eņģelī, atnes man naudiņu! Jūs iedomājieties, bļaut prestižā rajonā, pilnā rīklē, eņģeli, atnes man naudiņu. Tas taču ir tik muļķīgi, un noteikti tas nevarētu būt Dievs. Bet es sapratu, ka nekādu labāku variantu man nav, ka jāpaklaus ir šai balsī. Bet mans prāts teica, tu esi pilnīgs idiots, pēc kā tu izskatīsies, un tagad šajā rajonā pilnā rīklē bļausi. Un šī brīnišķīgā klusā Dieva balss man teica, klausies, kāda atšķirība, ko viņi par tevīm padomās? Svarīgi ir tas, ko es saku. Un es, protams, pilnā rīklē sāku bļaut, eņģelī, atnes man naudiņu! Un ziniet, kas notika, es pilnā rīklē biju nobļāvies šo tekstu, notika viss trakākais, kas var notikt. Atvērās debesis, un debesīs ir ļoti daudz prieka, kā jūs saprotiet. Un kāds eņģelis bija paņēmis spaini, pilnu ar prieku, un uzgāzis man virsū. Es vienkārši stāvēju, es biju bez iekšām, es smējos ilgstoši, biju saliecies, es smējos, mans prāts teica, pēc kā tu izskaties, un šis ir pilnīgs idiots, iedomājies, tevīm visi skatās, tu smejies, ko viņi pa tevīm var padomāt. Dievs man saka, bļau vēlreiz, es atkal saku, eņģelī, atnes man naudiņu, un tas eņģelis man atkal paņem spainu un uzlēja virsū, un es atkal smejos. Un man ir pārņēmis prieks, es izskatījos un iespējams pilnīgi piedzēries un pilnīgi pārnarkojies. Normāls cilvēks no malas varētu skatīties un domāt, ka tas ir kaut kāds tautietis tikko izmucis no Tvaika ielas, vai nu arī ir piedzēries, salietojies kaut kāds tablets un vēl kaut ko tam līdzīgu. Nu, viņi, protams, kontekstu nesaprot, kāds ir konteksts, bet viņi skatās ārpus kontekstu un redz kaut ko šausmīgu.
Un Dievs saka, brīnišķīgi, bļauj vēlreiz. Un tā es bļaustījos pusstundu. Vazājos pa šo rajonu, bļaustījos, man bija pārņēmuši prieks, smiekli un viss tādā veidā. Nobļaustījies pusstundu, atnācu uz mājām. Tagad es konstatēju, ka nekāda naudiņa nav parādījusies, nav naudiņas. Un ieslīgu tādā vieglā depresijā, kā jāsaka. Bet Dievs man teica, klausies, brauc uz sporta klubu, viņš saka. Brauc uz treniņu, trenējies, viņš saka. Un beigās tev būs tēvs uz mājām jāved. Es tēvu parastā uz mājām īpaši nevedu, īpaši pirmdienās. Jo es beidzu treniņu ātrāk, viņš beidz krietni vēlāk. Un es kaut kādīgi nepaliku šajā depresīvajā stāvoklī. Es sapratu, ka man ir jābrauc uz treniņu. Es aizbraucu uz treniņu, notrenējos, un man tēvs pienāk, saka, klausies, viņš saka, uz mājām man aizvedīs. Es saku, nu, davai aizvedīšu. Un vadu viņu tagad ar mašīnu uz mājām. Tā kā to motociklu remontēja 2 mēneši, pa viņu jau bija visi aizmirsuši praktiski par šo motociklu. Un viņš man saka, klausies, kā iet tā motocikla lietu? Es saku, mocis ir gatavs, es saku, vajag, es saku, 340 latus, 40 lati ir. Viņš saka, zini, viņš saka, es tev 140 latus varētu iedot. Es saku, klausies, saku, man tie 140 lati, es saku, vispār neko neizsaka. Es saku, nu, ko es darīšu 140 latiem? Es saku, ja man vajag, es saku, kopā 300. Es saku, nē, es saku, paldies, es saku, gribēju palīdzēt, saku, nevajag. Un aizvedu viņu uz mājām, pats aizbraucu uz Baltazaru. No rīta atkal pamožos un dzirdu, ka svētais gars man mudina atkal iet uz šo rajonu. Es domāju, pats atkal notiks pašpazemošana, staigāt un bļaustīties pilnā rīklē. Bet es nogāju lejā. Kad es nogāju lejā, nāca cits svaidījums un nāca slavas svaidījums. Es gāju un ziedāju. Kungu, kungs un ķēniņš slāvā, aleluja. Kungu, kungs un ķēniņš slāvā, aleluja. Jēzus miera ķēniņš slāvā, aleluja. Hei, un tādā stilā, jūs jau ziniet visu šās brīnišķīgas dziesmas. Un 5 minūtes tā ejot, slavējot, pārdabiskā momentā zvana telefons. Es ceļu telefonu, zvana man mamma. Viņa saka, klausies, esmu baigi labi nopelnījis, es tev gribētu iedot 160 lati. Es jau izbrīnījos, kāpēc tāda summa konkrēta, 160 lati. Bet es nemēģināju viņu risināt vai ko, es vienkārši teicu, saku, paldies, man viņa der. Piezvanīju tēvam, saku, klausies, tie 140 lati vēl ir aktuāli, viņš saka, protams. Un kā jūs saprotat, motocikla problēma tika atrisināta. Bet, ja es nebūtu darījis to, ko saka Dievs, vai Dievs būtu pieskāries cilvēkiem, lai viņi mani svētī? Nezinu, domājiet jūs paši, lai Dievs jūs svētī. Uz redzēšanos!